Sveiciens nākamajā video. Šis video par tēmu konflikts. Šeit jūs uzzināsiet nedaudz vairāk par konflikta teoriju un par dažādo, ko mēs jau iesākām iepriekšējā video. Te neliels video. Un nu varam turpināt. Šī un nākamā video mērķis ir palīdzēt tā skatītājiem attīstīt spēju, tikt galā ar problēmu, risināt kā ārējus, tā iekšējus konfliktus, uzticēties citiem, veidot izpratni par agresijas izpausmēm un manipulāciju un risinājumiem saspīlējumu situācijās. Šobrīd neliels uzdevums jums. Es aicinu jūs aizvērt acis uz brīdi, līdz brīdim, kad es teikšu, ka tās var atvērt. Aizverot acis, jums būs vieglāk iztēloties un iejusties situācijā. Tad aizveriet acis un iedomājieties prātā kādu cilvēku, ar ko jums varbūt ir konflikts, kādas nesaskaņas. Varbūt šis cilvēks jums nepatīk, varbūt pat izraisa tādu emociju kā riebums. Un jums galīgi vispār necik nav vēlme ar viņu komunicēt. Bet tomēr ir nepieciešamība. Iespējams. Domājot par šo cilvēku, uzdodiet sev jautājumu. Vai jums ir tiesības prasīt to, ko jūs vēlaties? Vai jums ir tiesības kļūdīties? Vai jums ir tiesības izteikt savu viedokli? Vai jums ir tiesības izrādīt savas emocijas, jūtas? Vai jums ir tiesības, lai pret jums izturās ar cieņu? Un šim otram cilvēkam, ar ko jums iespējams ir kāds konflikts vai nesaskaņas, vai viņam ir tiesības prasīt to, ko viņš vēlās? Vai viņam ir tiesības kļūdīties?
Vai viņam ir tiesības izteikt savu viedokli? Vai viņam ir tiesības izrādīt savas emocijas, jūtas? Vai pret viņu? Vai viņam ir tiesības, lai pret viņu izturās ar cieņu? Variet atvērt acis, kā šis lika jums justies? Vai šis iedeva nedaudz tādu atvērtāku prātu, izpratnei par to, ka mums visiem ir kādas tiesības. Lai arī kas būtu starp mums noticis, mums ir tiesības kļūdīties, mums ir tiesības izteikt savu viedokli, izrādīt emocijas, jūtas, un mums ir tiesības saņemt cieņu. Tādēļ nākošajai reizē, kad jūs sastopaties ar kādu cilvēku konfliktā, atcerieties arī to, ko runājām iepriekšējā video. Mēs nezinām, kas ir otram cilvēkam iekšā, ko viņš domā, ko viņš jūt, ja mēs nepajautājam, ja viņš nepasaka. Un viņam ir tiesības to paust. Tas, cik ļoti veiksmīgi mums izdodas paust savas emocijas, tas paliek uz katra paša sirdsapziņu. Tomēr šī izpratne par otru cilvēku rada pieņemšanas sajūtu pret otru cilvēku. Un pieņemšanas sajūta var radīt drošības sajūtu komunikācijā un savstarpējā saskarsmē. Kā iepriekš tiku minējusi, mēs uz pasauli mēdzam skatīties caur dažādiem logiem. Ne tikai filtriem, ne tikai fobijām, ne tikai ar zaļiem karodziņiem acīs vai kā citādāk, bet arī caur dažādiem logiem. Šeit neliela teorija no Tomasa A. Harrisa. Ja jums ir vēlme, aicinu jūs zīmēt līdzi uz lapas to, kas notiek ekrānā. Tātad 4 logi, kā mēs varam raudzīties uz pasauli. Šie logi dod ieskatu arī tajā, cik dažādi mēs varam būt un uzvesties dažādās situācijās. Tātad viens no logiem, caur kuru mēs varam raudzīties uz pasauli, ir logs, kad es esmu ok, es esmu labs, ar mani viss ir kārtībā, bet tu gan neesi ok. Tu kaut ko dari ne tā, tu kaut ko nemāki. Tu kaut ko esi varbūt man nodarījis. Un šis logs ir agresīvais logs. Tātad mans skatījums ir, ka es esmu labāks, esmu gudrāks, esmu pārāks, es varu izdarīt vairāk iespējams. Nereti mēs esam situācijās, kad vienkārši sabiedrība mūs noliek tādā pozīcijā, piemēram, skolēns var zināt mazāk nekā skolotājs, un skolotājs var paust kaut kādu varas pozīciju, nostādot to bērnu tādā nevērtīgā lomā, tikai tāpēc, ka viņš nezina, bet viņš ir ieradies skolā, lai mācītos. Un labs skolotājs, ko viņš darīs, viņš sapratīs, ka es esmu ok, jo es zinu, un bērns arī ir ok, viņš ir šeit, lai mācītos. Līdzīgi var būt darbā, ar kolēģiem, ar draugiem, ar ģimenes locekļiem. Tāds agresīva nostāja. Otrs loks, kā raudzīties uz pasauli, ir, ka tu neesi ok, bet es arī neesmu ok. Mēs abi divi neko nesaprotam, neko nemākam, esam slinki, slikti, paļāvīgi un visas citas īpašības, kuras mums negribās sevi atzīt, vai ko mēs varbūt atzīstam, bet gribētu sevi mainīt. Un šis loks uz pasauli ir pasīvais loks uz pasauli. Tātad nav īsti vēlme, motivācija risināt konfliktu, jo būs strīds, jo tu esi slikts un es esmu slikts un mēs abi esam salikušies. Nav īsti jēgas iet uz skolu un mācīties, jo tur ir skolotāji slikti, tur ir klases biedri slikti un es pats arī esmu stulbs un ko tad es vispār iedomājos, kāda jēga ir kaut ko darīt. Tā ir tāda pasivitāte jebkādā kontekstā. Nākamais loks, kā mēs varam raudzīties uz pasauli, ir, kad es neesmu ok, bet tu gan esi ok. Tu esi foršāks, gudrāks, jautrāks, ātrāks, tev ir lielāka māja, ātrāka mašīna, vairāk bērni, vairāk brīva laika, nu jebkas. Bet man nekas dzīvē neveicās, man nekas dzīvē neizdodās, es nezinu, kā ar sevi tikt galā. Un šis skatījums ir bezcerīgais skatījums. Nereti šāds skatījums var būt arī bērniem, kad viņi kaut ko mācās, pieņemsim, redz, ka kaimiņu bērni brauc ar velosipēdu, bet mazajam Jānītim nekādīgi neizdodās iemācīties braukt ar velosipēdu. Viņš var kļūt bezcerīgs, domājot, ka es nekad mūžā to neiemācīšos. Tikai tāpēc, ka viņš vēl ir jauns, viņš vēl nav pieredzējis tik daudz dzīvē, cik mēs pieaugušie, kas mēs esam jau sapratuši. Mācīsies, trenēsies un izdosies. Nu, lūk, un te ir arī atvēries arī 4. loks
kā mēs varam raudzīties uz pasauli. Un tas ir loks, kad es esmu ok, un ka tu arī esi ok. Tas ir pašpārliecināts skats uz dzīvi. Es zinu, ka man ir savi plusi, man ir savi resursi, man ir savas lietas, ko es spēju un protu, un es zinu, ka arī tev ir. Es varu skatīties uz pasauli varbūt bezcerīgi, kā es gribētu spēlēt basketbolu, bet esmu pārāk īsa un man galīgi tas nesanāk, un visi citi ir garāki un ātrāki. Skatoties no pašpārliecinātā loga, es varu priecāties par tevi. Jā, tu māki spēlēt basketbolu lieliski, bet es māku zīmēt, es māku dziedāt un es māku dejot, es māku darīt daudz citas lietas. Tāpat arī pieaugušo dzīvē. Tev ir labi tā, kā tu dzīvo, es nebāžu degunu tavās darīšanās, man ir labi tā, kā es dzīvo. Esmu pašpārliecināta, pašpietiekama un droša tajā, ko es daru. Un svarīgi šajā visā atcerēties ir, ka mēs varam ceļot pa šiem logiem. Mēs varam ceļot pa šiem logiem dzīves griezumā. Piemēram, mazs bērns var sākt ar tādu bezcerīgo logu. Tad, kad viņš kaut ko mācās, bet viņam nekādīgi neizdodas to iemācīties. Vai nu braukt ar velosipēdu, vai salikt puzli, vai salikt klucīšus, vai uzzīmēt perfektu princesi uz savas zīmējumās lapas. Vēl jau vairāk redzot, kad kādam citam tas izdodas, kādam vecākam, pieaugušākam, kurš ir trenējies jau daudzus gadus to darot. Tad, paaugoties, šis bērns var kļūt par pusaudzi. Un tad ir tādi divi varianti. Vai nu viņš var ielikt tādā agresīvajā skatā, ka es esmu ok, es jau esmu liels, es jau esmu izaudzis, es visu kaut ko māku, bet pārējie jūs neko nesaprotat. Vecākie, esat no vecākas paaudzes, dzīve ir mainījusies, pasaule ir mainījusies, jaunākie vēl nav izauguši un neko nesaprot. Un reizēm sanāk tā, ka šiem pusaudžiem kāds apgriež spārniņus, tā teikt. Un tad viņi var kļūt pasīvi, tad viņi var sākt saskatīt pasaulē tikai to, ka es neesmu labs un arī pārējie nav labi. Vai arī no tā bezcerīgā loga, no bērna loga, pusaudzis var sākt ar to pasīvo. Trauksmaini skatīties uz pasauli, pētīt, kas ir, ieraudzīt vairāk slikto, arī atkarībā atkal, kāds ir viņa fons, kāda ir viņa filtri un no kādas vidas viņš nāk. Un tad viņš var iemācīties daudz jaunas lietas un atkal izjust kaut kādu pārākumu sajūtu, ka esmu mācījies, esmu pilnveidojies, esmu izaudzis un esmu labāks nekā visi pārējie. Un ideālā variantā, ka dzīves gaitā, esot pieaugušā vecumā, mēs nonākam pašpārliecinātajā skatā uz dzīvi. Mēs saprotam, ka jā, ir arī sliktās lietas dzīvē, bet es esmu ok, un tas otrs cilvēks, kas man stāv priekšā, arī ok, ja viņš nav pierādījis pretējo. Jo katram mums ir savs fons, katram mums ir sava pieredze, katram mums ir aizberga apakšējā daļa, par ko mēs pēc īsa brītiņa parunāsim. Tātad mēs varam ceļot pa šiem logiem dzīves griezumā, bet mēs varam ceļot pa šiem logiem mēneša griezumā, nedēļas griezumā un pat dienas griezumā. No rīta pamostoties un atsitot mazo pirkstiņu pret gultas malu, mēs varam palikt agresīvi, mēs varam palikt pasīvi vai bezcerīgi. Svarīgi ir apzināties un iedomāties, atcerēties, pamanīt, kas ar mani notiek šajā mirklī, kāds es esmu šobrīd, un vai man pagaidām ir ok palikt tur, kur es esmu, vai es vēlos mainīt skatu. Un ja es vēlos mainīt skatu, tad kas būtu jādara, lai es to varētu izdarīt? Ja jūs uzzīmējat sev uz lapas priekšā kvadrātu, ielieciet priekš sevis punktiņu. Kur jūs šobrīd jūtaties? Kādas ir jūsu sajūtas? Un vai gribās mainīt, vai gribās palikt tur, kur ir? Ja gribās mainīt, tad kāds solis jums būtu jāspēr, kāda reāla darbība jāveic, lai jūs uzlabotu savu situāciju, ja jūs to vēlaties. Tātad būtiski ir uztvert un trenēt prasmi, apzināties, kurā situācijā, kurā kvadrātā es atrodos. Un tad, apzinoties un atpazīstot treniņa gaitā, mēs varam arī tiešām uzlabot to situāciju. Konflikti un komunikācija. Kā, kad, ar ko, kāpēc, kādā veidā, ko darīt vai nedarīt, kā izvairīties vai izvairīties, ko es varu novērot sevi un kā es varu rīkoties citādāk. Nevardarbīgas komunikācijas, mediācijas teorijas un praktiskos pamatus Vācijā veido nevardarbīgas komunikācijas pieeja pēc Maršala Rozenberga. Un šeit nedaudz pastāstīšu ar piemēru, kā mēs varam veicināt vai novērst konflikta rašanos, pamanot, vai mēs esam vērojoši
vai mēs esam vērtējoši konkrētā situācijā. Tātad iedomāsimies, es nogurusi līga, nostrādājusi 12 stundas, pārgurusi, atnāku mājās. Es atnāku mājās, un es redzu, ka trauku kaudze izlietnē joprojām stāv, un grīda ir netīra. Lai gan es no rīta biju lūgusi, lai tās lietas izdara. Tātad manas domas, atnākot mājās, ieraugot to visu, ir, kāpēc viss nenotiek tā, kā es gribu? Kur ir problēma? Viss ir slinki, viss ir slikti, es esmu visu dienu nostrādājusies, un man nav spēka ar šo visu tagad tikt galā. Ja es vados pēc vērtējumu stratēģijas, tad manas domas ir viens, un es varu veidot tālāk stratēģijas. Kā atriepties, kā būt nejaukai, kā parādīt un pierādīt, cik nenormāli pārguruši es esmu. Ko nodarīt mājiniekiem, lai viņi arī justos tikpat slikti, jo viņi lika man justies vēl sliktāk, tāpēc, ka es atnācu nekārtīgā mājā. Tomēr es varu atgriezties mājās arī ar vērojumiem, nevis vērtējumiem. Es varu paust un apzināties un paust savas izjūtas. Es saprotu, ka esmu nogurusi un es iespējams varu kļūt viegli aizkaitināma. Es apzinos, kādas ir manas vajadzības, un es varu mēģināt paust tās maniem mājiniekiem. Es vēlos pieņemšanu par to, ka esmu nogurusi un nostrādājusies. Es vēlos sapratni par to, ka mums bija vienošanās par mājas sakārtošanu, un es vēlos atpūsties. Es vēlos nesatraukties ne par kādiem sīkumiem un niekiem mājās. Es vēlos vienkārši būt drošībā savā vidē, kur apkārt viss ir tīrs un kārtīgs. Un tad es varu izteikt lūgumus. Lūdzu, palīdzi man, esmu nogurusi. Lūdzu, izdari to, ko mēs vienojāmies. Lūdzu, citas reizes pacenties izdarīt to laicīgāk. Es saprotu, ka arī tev varbūt ir bijusi gara un nogurdinoša diena, bet šī diena man bija ārkārtīgi gara un ārkārtīgi grūta. Es tevi no sirds lūdzu palīdzēt man. Tā vietā, lai teiktu kādas prasības, nolasi manas domas un izdari visu, ko es gribu. Varbūt es pat nesaku neko. Varbūt es vienkārši noārdos, nobļaujos un iekrītu divānā un dusmojos uz visiem visu vakaru, pieprasot, lai visi saprot, kas tad ir ar mani noticis un kas ar mani nav noticis. Nu, lūk. Tātad atkal skatāmies līdzīgi kā es vēstījumā. Kas tad notiek ar mani īstenībā? Kādēļ es esmu uzvilkts vai aizkaitināts? Vai tiešām manas dusmas rodās tādēļ, ka man vajag sevi pasargāt no draudiem un briesmām, vai manas dusmas rodās tādēļ, ka es neesmu izveidojusi kontaktu ar sevi. Es esmu vērtējusi citus, varbūt pat nepajautājot, kas ir par lietu, varbūt kaut kas atgadījās pa dienu, ka nebija iespējams sakārtot māju. Tā vietā es varu mēģināt rast saikni ar sevi, es varu mēģināt saprast, kādas ir manas emocijas, kā es jūtos, kā es varu tās verbalizēt. Ja es saprotu, ka es nespēju verbalizēt, es varu iemācīties, uztrenēt prasmi, pateikt. Man ir vajadzīgas 5 minūtes, lai paelpotu, un tad es izstāstīšu visu, kas noticis, visu, kas nav noticis, un visu, ko es gribētu vai negribētu šeit redzēt. Vai tik tālu ir skaidrs? Es ceru, ka jā. Tāpēc dosimies tālāk. Nu, lūk, šobrīd par visu līdz šim dzirdēto. Kas ir konflikts? Jūsuprāt, ko priekš jums nozīmē konflikts? Kādi ir konfliktu veidi? Vai konflikts var būt tikai ar acu skatieniem? Kā jums izdodas izkļūt no konfliktiem vai iekļūt tajos? Cik bieži jūs konfliktējat?
turpinājumā, pirms mēs dodamies tālāk, es vēlos jums pastāstīt nelielu stāstu par svētdienas rītu kādā mājā. Ir svētdienas rīts, mamma ir virtuvē, sacepusi pankūkas, gaida, kad bērni skries lejā. Bērni skrien lejā, brālis un māsa, ieskrien virtuvē, neķeras nemaz pie pankūkām, bet uzreiz ķerās klāt. Kurš nu pirmais pagrābs apelsīnu? Māsa pagrāb, saka, man vajag apelsīnu, dod man, tas ir manējais, man viņu ļoti, ļoti vajag. Brālis mēģina izraut māsai no rokām to apelsīnu. Nē, man ļoti vajag apelsīnu. Es nekādīgi nevaru bez apelsīna. Tas ir man vajadzīgs, tas ir mūsu vienīgais apelsīns, atdod to man. Tā kādu brīdi bērni kašķējās. Vienā brīdī mamma pieiet klāt un mēģina viņus izšķirt. Kā jūs domājat? Ko mamma dara? Iespējams, mamma atņem apelsīnu un pasaka, nebūs nevienam. Iespējams, mamma paskatās uz abiem un pasmējās, re, kur mācaties tad kā tikt ar sevi galā? Iespējams, mamma paņem apelsīnu, pārgriež uz pusēm un iedod katram pusīti no apelsīna. Un abi bērni sēž, katram ir puse apelsīna, un viņi nezin, ko darīt. Un mamma arī pārsteig. Par ko tad jūs tā brīnāties? Jums taču vajadzēja apelsīnu, godīgi sadalījām uz pusēm, katram tika pa pusē apelsīnu. Bet šādi konflikts neatrisinājās. Šis ir kompromiss, un no kompromisa nevienmēr viss ir ieguvēji. Kādēļ māsai vajadzēja apelsīnu? Māsai vajadzēja apelsīna miziņu. Norīvēt nost, jo pirmdienā no rīta viņiem bija sarunāts klases pasākums, un māsa bija apsolījusi sacept keksiņus ar apelsīna miziņām. Kādēļ brālim vajadzēja apelsīnu? Brālim pirmdienas rītā bija jādodas klases ekskursijā, un viņi bija sarunājuši ņemt līdzi dzērienus pašu priekš sevis. Viņa uzdevums bija atnest svaigi spiestu apelsīnu sulu. Vai no pārgriezta apelsīna, kuram tek sulārā, var norīvēt miziņu ļoti viegli? Vai no pārgriezta apelsīna būtu ieguvēji abi, vai tikai brālis varētu kaut kādā veidā izspiest sulu? Tātad, kā mēs risinam konfliktus, kā mēs tiem pieejam? Par kompromisiem mēs vēl parunāsim, kādēļ tas nav labākais risinājums, bet šeit stāsts par to, kas tad ir konflikts. Konflikts ir pretēju vēlmju, interešu, viedokļu, pozīciju, mērķu un arī vajadzību sadursme. Tātad mēs saduramies viens pret otru ar kaut ko savu, un mēs nespējam rast kopīgu valodu, lai noskaidrotu, kas kurai pusē ir aktuāls, kāpēc tas viedoklis ir tāds, kā ir, un varbūt mēs viņus varam kaut kā izlīdzināt. Te neliels video.
Un nu varam turpināt. Par konfliktu. Konflikta definīcijas. Oksfordas vārnīca konfliktu skaidro kā cīņu, kauju, sadursmi starp pretējiem spēkiem. Webstera vārnīca to skaidro kā pretēju vai nesavienojamu spēku vai īpašību sadursmi vai savstarpēju mijiedarbību. Pašā Wikipēdijā rakstīts, ka konflikts ir ilgstošs naidīguma stāvoklis starp divām vai vairāk pusēm, cilvēkiem vai grupām ar šķietami nesavienojamiem mērķiem. Tātad te parādās tas vārds šķietami. Arī apelsīna stāstā. Šķietami nesavienojami mērķi. Tomēr uzdodot jautājumus un saprotot, kādēļ, kuram no bērniem bija vajadzīgs apelsīns, šos mērķus būtu izdevies savienot daudz vienkāršāk. Arī vēsturiski. Daudzi cilvēki ir runājuši par konfliktiem, jo konflikti noteikti ir radušies līdz ar pirmajiem cilvēkiem. Aristotelis pirms mūsu ēras stāstīja, ka konflikts starp prātu un emocijām ir kaut kas, ko pētīt, un ka konflikts var notikt arī cilvēka iekšienē, ne tikai starp dažādiem cilvēkiem. Saimnieku un kalpa attiecības augstāk attīstītajai cilvēka daļai, jeb saprātam ir pareizi un stingri jāvada primitīvās, mežonīgās emocijas. Un arī šeit ir stāsts par iekšējiem konfliktiem. Tātad, ko mēs esam jau runājuši līdz šim? Mācamies izprast sevi, mācamies saprast, no kurienes rodās mūsu emocijas, kādas vajadzības ir vai nav apmierinātas, kādi filtri vai mūsu pieredzes ietekmē to, kā mēs uzvedamies konkrētās situācijās, un cik veiksmīgi vai neveiksmīgi kādā situācijā mums izdodas vai neizdodas tikt galā ar dziņām. Ar to, ka mēs vēlamies vienkārši uzsprāgt kādam sejā un pateikt visu, ko mēs domājam, neapdomājoties pat par sekām. Heraklīts par konfliktu ir teicis, ka karš ir visu lietu tēvs un pārmaiņas ir esamības pamatlikums. Pārmaiņas ietver pretstatus un pretstati ietver konfliktus. Pretstatu cīņa ir dzīves pamats. Konflikti ir neizbēgami. Mēs esam devušies ar mediācijas telpas komandu pa daudzām Latvijas skolām, runājuši ar skolotājiem, ar bērniem un bērnu vecākiem. Un visforšākais, ko mēs esam piedzīvojuši, ir sarunas tieši ar bērniem un jauniešiem. Uzdodot jautājumu, vai ir jāprot strīdēties pieaugušajiem, pieaugušie parasti atbild, ka nē. Strīdēties nevajag, konfliktus nevajag. Tomēr tad, kad mēs uzdodam jautājumu bērniem, nereti mēs saņemam atbildi, ka jā, ir jāprot pareizi strīdēties, lai mēs saprastu, kas kuram ir par viedokli un ko mēs ar to visu varam darīt, lai mēs nezaudētu savas draudzīgās attiecības. Nu, lūk, un tad tajā ceļojumā no bērna līdz pieaugušā prātam kaut kurā brīdī mēs aizmirstam, ka konflikts nav nekas slikts. Mēs varam iemācīties slikti to risināt, bet tomēr mēs varam iemācīties arī to risināt labāk, veiksmīgāk, izdevīgāk, sekmīgāk abām iesaistītajām pusēm. Labais un ļaunais, augstais un karstais, gaisma un tums, viens otru papildina un viens bez otra nespēja eksistēt. Arī tāpat mēs, bez konfliktiem, nu nekādi. Jautājums ir, kā tad tikt ar tiem galā? Jau vairāk kārt esmu pieminējusi aizberga apakšējo daļu. Par to, ka mēs nezinām tik daudz par citiem. Aizberga modelis uzvedībai un konfliktu fonam pēc Kristofa Besemera. Tāpat kā aizbergam, ko mēs varam iedomāties, kas peld kaut kur okeānā, viņam ir kalns virs ūdens. Tomēr mēs zinām, ka tā daļa, ko mēs redzam virs ūdens, ir daudzas reizes mazāka par to, kas īstenībā atrodas zem ūdens. Un tāpat arī ar mums, ar jebkuru cilvēku, un to, kas tad mūsos iekšā notiek, kas var ietekmēt konfliktus. Tāpat kā aizbergam, mums ir redzamais. Mēs varam viens otrā redzēt uzvedību, mēs varam dzirdēt vārdus, mēs varam redzēt darbības, mēs varam redzēt izskatu. Mēs varam izteikt kaut kādus spriedumus par to, kāds tad ir tas cilvēks. Tomēr daudz lielāka un daudz nezināmākā daļa ir apakšā. Aizberga apakšā ir cilvēka attieksme. Kā viņš attiecās pret dažādām lietām? Kāds ir viņa viedoklis par konkrētiem jautājumiem? Kāda ir viņa attieksme par politiku, par reliģiju,
par bērnu audzināšanu, par saskarsmi ar citiem. Kādas ir šī cilvēka domas? Vai viņš ir pieredzis domāt vairāk pozitīvi vai vairāk negatīvi? Vai viņš domā ātri un viņam nav nepieciešams papildus laiks apdomāties? Vai viņš domā lēnām un viņam ir nepieciešams papildus laiks apdomāties? Mēs nezinām otra cilvēka vērtības, ja mēs neparunājam par tām, ja mēs tās nenoskaidrojam. Arī tas, ko es minēju pirms tam, 2 cilvēkiem var būt vienādas vērtības, bet secība, kādā tās ir izkārtotas, var atšķirties. Tātad vērtību sistēmas. Mēs nezinām otra cilvēka aizspriedumus. Mēs nezinām otra cilvēka pārliecības un ticības. Ko viņš domā, par ko viņš ir pārliecināts, par ko viņš nav pārliecināts, kam viņš tic vai kam viņš netic. Mēs nezinām vidi, kurā otrs cilvēks ir dzīvojis, audzis, kādā ģimenē, atkal jau. Vai tur ir bijušas vairākas paudzes, vai nav bijušas, vai viņš ir bijis vienīgais bērns, vai bērni ir bijuši daudz, vai viņš ir audzis mazā lauku ciematiņā vai lielā pilsētas skolā, vai viņam ir bijušas labas attiecības klasē ar citiem, vai nav bijušas. Kādi ir bijuši skolotāji, kas ir bijis pieejams veikalā mazajā ciematā, kur viņš ir audzis. Kāda reliģija ir bijusi ģimenē, vai ir bijusi reliģija ģimenē, ko ģimene ir darījusi brīvdienās, kā ir iemācījies cilvēks pavadīt savu brīvo laiku un kā viņš pavada to šobrīd, kādā vidē viņš šobrīd dzīvo, vai viņam viss ir pietiekoši, vai varbūt tomēr kaut kas iztrūkst un viņš mokās. Mēs nezinām par otra cilvēka kultūru, tā uzreiz pilnībā. Viena lieta, protams, ir doties uz ārzemēm un mēģināt izzināt un iepazīt citas kultūras, vai satiekot kādu ārzemnieku tepat Latvijā, iztaujāt viņu. Bet arī tepat Latvijā. Vienā galā austrumos un otrā galā rietumos kultūra ir atšķirīga, un to mēs visi zinām. Un nereti arī kaut kādi vārdi, kas tiek lietoti, var būt atšķirīgi, un cilvēki tos var uztvert atšķirīgi. Un kultūra arī par to, tik vienkārši, vai cilvēks apmeklē kultūras pasākumus vai neapmeklē kultūras pasākumus. Kopumā mēs nezinām, kāda ir cilvēka dzīves pieredze, kāda ir bijusi viņa audzināšana. Tātad mēs, ieraugot cilvēku, nezinām par viņu neko. Mēs nezinām, kāda ir bijusi viņa diena. Mēs nezinām, kāda ir bijusi diena tam cilvēkam, kas tramvajā jums uzgrūdās. Varbūt, ka viņš ir vienkārši īgns, nīgrs cilvēks, kurš vienkārši grūžās virsū visiem. Bet varbūt šis cilvēks ir pati laipnība un mīlestības iemiesojums, tomēr šajā dienā viņam ir kaut kas smags noticis, un viņš pat nepamanīja, ka viņš jums uzgrūdās. Tātad te ir tas jautājums, ko mēs zinām un ko mēs nezinām par otru cilvēku, ejot ar viņu komunikācijā, ar kādiem pieņēmumiem mēs paši ejam, ar kādiem stereotipiem mēs ejam pret cilvēku, viņu vienkārši ieraugot. Ieraugot viņa uzvedību, vārdus, darbības, izskatu. Tāpēc šīs ir lietas, par ko padomāt. Kā tad rodas konflikts? Konfliktā vienmēr ir kāpinājumu veicinošie un mazinošie momenti. Šeit nedaudz par tiem. Konflikta kāpinājumu veicinošie faktori ir tas, ka sarunas partneris netiek uzklausīts. Un par šo mēs runājām iepriekšējos video par klausīšanos. Kā mēs klausamies. Un ja mums liekas, ka ar to draugu es varu neklausīties, es vienmēr zinu, ko viņš stāstīs. Bet jūs nezināt, kas ir ar viņu noticis iepriekšējā dienā vai šajā dienā, kad viņš nāk pie jums ar savu aktuālo informāciju, un šajā reizē viņam būs svarīgi, ka jūs viņu uzklausat. Vai par dzīves biedru. Un tur trācis uz līdzenas vietas. Ar tekstiem, kāpēc tu manī nekad neklausies, un tad aiziet kāpinājumā tālāk par visiem vispārinājumiem, tu nekad, tu vienmēr, tu tāds un tu šitāds. Un te arī otrais faktors. Tiek izteikti draudi un apvainojumi, rādīšanās ar pirkstiem, draudēšana aiziet, draudēšana kaut ko sabojāt, zīmogus pieres likšana un vispārinājumi. Un rezultātā tam visam var sekot arī agresīvas darbības. Un šeit nav vienmēr runa par šķievju daudzīšanu, jo vardarbība ir arī emocionāla, ne tikai fiziska. Kādi tad ir konflikta kāpinājumu mazinošie faktori? Konfliktu mazina, ja sarunu partneris tiek uzklausīts.
Aktīvā klausīšanās, klātesamība, ieklausīšanās, cenšanās saprast pamata domu un pamata būtību, par ko ir runa un kā es varu atbalstīt šo cilvēku. Notiek godīga, atklāta saruna par aizvainojumiem. Lai arī cik smagi tas nešķistu, jo atklātāk mēs komunicēsim, jo drošāk un veiksmīgāk mēs atrisināsim to, kas ir sasāpējis. Mēs nevaram atrisināt problēmu, ja mēs par to nerunājam, jo vienmēr būs tās divas puses, vienmēr būs divi aizbergi, katrs ar savu sāpīgo aizberga apakšējo daļu, un ja mēs nerunājam par to, kas tur ir apakšā, otrs nemaz to nevar ieraudzīt. Konfliktu mazina, ja tiek apzinātas un izteiktas emocijas un vajadzības. Un, lai apzinātu un izteiktu emocijas un vajadzības, mums tās ir jāiemācās atpazīt. Par emocijām un vajadzībām mēs parunāsim nākamajos video. Bet šeit tās arī parādās. Es nevaru zināt, kā tu jūties. Es varu izteikt pieņēmumu, paskatoties tavā sejā un sakot, tu atkal esi dusmīgs. Vai vēl vispārinoši, tu vienmēr esi dusmīgs. Bet varbūt cilvēks tajā brīdī ir norūpējies. Varbūt tas cilvēks tajā brīdī ir aizvainots. Varbūt tas cilvēks tajā brīdī ir bēdīgs un mēģina rast situāciju no izeju no situācijas. Bet mēs ejam ar uzbrukumu. Tu vienmēr dusmīgs, ar tevi nekad nevar parunāt. Tas nozīmē, ka, protams, aizvainojums ir sāpīgs, bet ja mēs apzināmies, kā mēs jūtamies, mēs varam pateikt, nē, es neesmu dusmīgs, man sāpēja, ka tu tā norādīji. Es īstenībā jūtos noskumusi. Un arī ejot klāt runāt ar citiem. Es apzinos, ka šis varētu izklausīties agresīvi no manas puses. Es tiešām esmu ļoti dusmīga, bet ne uz tevi. Man ar tevi šobrīd vajadzētu parunāt, vai tu vari mani uzklausīt. Konfliktu mazina, ja tiek izrādīta interese par otra cilvēka emocijām un vajadzībām. Kā tu jūties? Tu izskaties dusmīgs, vai tā ir? Vai tu vēlies pastāstīt, kas ar tevi šobrīd notiek? Vai tu vēlies padalīties ar to? Kā es tevi šajā visā varu atbalstīt? Vai man palīdzēt kaut kādā veidā tev pašam saprast, kāda ir tā emocija, ko tu jūti? Vai varbūt man atstāt tevi uz mirkli vienu un tev vajag vienkārši paelpot? Konflikta kāpinājumu mazina arī empātija, iejušanās otrādā, mēģinājums paskatīties uz situāciju no otra cilvēka skatu punkta. Nemēģinot, kā mēs iepriekšējā video skatījāmies, salabot. Neejot ar attieksmi, es vēlos tevi salabot, bet ejot ar attieksmi, es vēlos tevi uzklausīt. Es vēlos tevi sadzirdēt. Nu lūk, un ir pienācis arī šī video noslēgums, un es aicinu jums uz lapiņas sev pierakstīt vismaz vienu būtiskāko atziņu, ko turpmāk centīsieties izmantot.
Par konfliktiem un kopumā prasmi strīdēties un daudz ko citu būs iespēja uzzināt nākamajos video. Tiekamies! Paldies par kopā pavadīto laiku! You're so